Kontakts ar doktoru Čārlzu Stenliju, nesot evaņģeliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā Kontakts mūsu apsolījumu Dievs. Mēs visi dzīvē dodam solījumus. Dažus mēs pildām, citus nē. Visticamāk, mēs esam iecerējuši tos visus pildīt, bet apstākļu dažādu iemeslu dēļ mēs to nedarām. Vecāki, kuri saviem bērniem kaut ko apsola, bet nepilda, viņi domā, tas ir tikai bērns. Bērns solījumu novērtē, pamatojoties, kurš to ir teicis. Ja tētis dod solījumu savam dēlam vai meitai un saka, es pēcpusdienā atgriezīšos mājās un tevi aizvedīšu uz basketbola spēli, bet realitātē tēvs pārnāk mājās un saka, es biju noguris, es pārāk ilgi strādāju, man nebija laika, lūdzu piedod. Jūs nevis piepildījāt solījumu, bet atmetat to, kuram devāt solījumu. Solījums ir spēcīga lieta. Kad vecāki dod solījumu bērniem, mazais zēns domā, ka viņa tētis ir tūlītais Dieva. Mazā meitenīte domā, ka viņas mamma visu spēj. Kad divi svarīgākie cilvēki viņa dzīvē nepilda savus solījumus, tas nenozīmē, ka šis bērns tikai laiku pa laikam apšauba savus vecākus, bet viņš izaugs, apšaubot pieaugušo vārdu. Mums kārtīgi par to jāpadomā, jo ja mēs nepildām savus solījumus, tas atspoguļo mūsu raksturu, un otru cilvēku var ārkārtīgi sāpināt. Apsolījumi ir ļoti vērtīgi. Apsolījumi ir svarīgi. Visa kristīgā dzīve balstās svarīgos apsolījumos. Šie apsolījumi atrodami Dieva vārdā. Mums ir mūžīgā dzīvība. Jēzus to apsolīja, tāpēc, ka mēs viņam esam uzticējušies kā savam kungam un glābējam. Kā ir ar to, kad mēs nomirsim? Kur mēs nonāksim? Vienīgais iemesls, kā mēs varam zināt, ir tas, ka Bībele to atklāja, prom no miesas kopā ar to kungu. Kā mēs varam zināt, ka pēc nāves būs augšām celšanās? Tāpēc, ka Jēzus to ir teicis. Jēzu ir kaut kas tāds, kas mums liek uzticēties viņa apsolījumiem. Visa mūsu dzīve balstās apsolījumos. Šodienas svētrunas mērķis ir ļoti vienkāršs. Kāpēc mēs varam uzticēties visuvarenā Dieva apsolījumiem? Daudz cilvēku teiks, zini, es viņam uzticējos, bet nekas nenotika. Dievs jūs pievīla, viņš lauza savu solījumu. Es gribu, lai mēs ieskatāmies vēstulē Ebrejiem 10. nodaļā. Aplūkosim vienu pantu. Mums ir dota pieeja Dievam Tēvam. Šī doma sākas 10. nodaļā, 19. pantā. Mums caur viņu dēlu Jēzu Kristu ir attiecības ar Dievu. Tas ir jaunais dzīvības ceļš, kas mums tiek dāvāts, kad uzticamies viņam kā savam glābējam. Jēzus ir mūsu augstais priesteris. Mums ir dota drošība, kas balstās viņa paveiktajā darbā mūsu dzīvē. Un tad 23. pantā autors raksta, turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecinājuma, jo uzticams ir tas, kas apsolīs. Šajā vēstī runāsim, kāpēc mums vajadzētu uzticēties Dieva apsolījumiem. Domājot par apsolījumiem, ko esat devuši saviem mīļotajiem, piemēram, kad drīzumā precēsieties, ko esat devuši saviem bērniem, saviem vecākiem, saviem draugiem, cik bieži ir gadījies, ka esat lauzuši šo solījumu? Vai jūs esat bezrūpīgi devuši solījumus? Tu vari uz mani paļauties, es tev palīdzēšu. Bet pēc tam palīdzības sniegšana izpaliek, un jūs pie sevis sakāt, gan jau viņi sapratīs, bet varbūt nesapratīs. Runājot par Dievu, cik brīnišķīgi, ka viņš nekad nelauž savus solījumus. Viņš nav aizmirsis nevienu savu solījumu, nevienu pašu.
Visa jūsu kristīgā dzīve ir balstīta Dieva vārda apsolījumos, un cik liela nozīme ir tam, ko mēs sakām, es tev apsolu. Ja kāds jums apsolītu iedot $5,000, jūs gribētu noskaidrot divas lietas. Pirmkārt, kas ir šī persona, kas apsolīja? Otrakārt, vai viņam vispār ir tie 5,000? Tātad divas lietas – raksturs un iespēja. Runājot par solījumu, svarīgs ir raksturs un spējas solījumu izpildīt. Vai cilvēks turēs savu vārdu un spēs to izpildīt? Reizēm cilvēki sūdzas par to, ko Dievs dara vai nedara. Pastāv divu veidu apsolījumi, ko Dievs mums dod. Viens no tiem ir beznosacījuma apsolījums, bet otrs apsolījums ar nosacījumiem. Beznosacījuma apsolījums ir apsolījums, ka Dievs solīto pavisam noteikti piepildīs, neatkarīgi no apkārtējiem apstākļiem. Viņš to noteikti izdarīs. Pirmās Mūzes grāmatas 12. nodaļā Dievs uzrunāja Ābramu, un mēs redzam brīnišķīgu beznosacījuma apsolījuma piemēru. Ir atšķirība starp šo apsolījumu un apsolījumu, kam ir nosacījumi. Lūk, ko Dievs saka 12. nodaļas 1. pantā. Un tas kungs sacīja Ābramam, izej no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva nama, uz zemi, kuru es tev rādīšu, un es tevi darīšu par lielu tautu, es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolāda, un tevī būs svētītas visas zemes ciltis. Mēs redzam vienu beznosacījuma apsolījumu pēc otra. Mēs nereizi neredzam, ka Dievs teiktu, izņemot jā, bet kad? Viņš vienkārši paziņo, lūk, ko es grasos darīt. Šis ir beznosacījuma apsolījums. Tagad aplūkosim piemēru, kā izskatās apsolījums ar nosacījumiem. Apsolījums ar nosacījumiem ir tāds, ko persona apņemas izdarīt noteiktos apstākļos. Ja notiks tā, es rīkošos šādi. Ja tu darīsi tā, es darīšu tā. Rakstos mēs varam atrast daudz šādu apsolījumu. Vēstulē Romiešiem 10:9 Pāvils raksta: Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Tas ir apsolījums ar nosacījumu. Ja cilvēks saka, es zinu, ka esmu glābts, varam uzdot jautājumu, kā tu to zini? Es visu savu dzīvi esmu bijis labs cilvēks. Dievs teica, ka tava glābšana ir atkarīga no tavas ticības kungam Jēzum kā tavam kungam un glābējam. Kā teikts rakstos, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka mums piedod mūsu grēkus un šķīstī mūs no visas netaisnības. Mēs šeit redzam nosacījumu. Mēs spējam dot vienīgi tādus apsolījumus, kam ir nosacījumi, tāpēc, ka mēs nespējam visu kontrolēt, nespējam ietekmēt mūsu apstākļus. Mēs tos izsakām no visas sirds. Mēs sakām, es taisos darīt to un to, uz mani var paļauties, es būšu. Iespējams, parasti mums arī izdodas tos pildīt, bet jūs varat saslimt vai iekļūt kādā negadījumā, kaut kas var atgadīties ar jūsu bērniem, un jūs nevarat ierasties. Mēs dodam nosacījuma apsolījumus, un to piepildīšana ir atkarīga no mūsu rakstura un spējas piepildīt to, ko esam teikuši. Tieši tas attiecas uz kristīgo dzīvi. Dievs dod divu veidu nosacījumus – bez nosacījuma un nosacījuma apsolījumus. Mēs dodam nosacījuma apsolījumus, tikai Dievs var dot apsolījumus, ko nekas nevar ietekmēt un mainīt. Padomājam par Dieva īpašībām, Dieva raksturu. Mēs aplūkosim tikai 4, bet ir arī daudzas citas, piemēram, Dieva svētums, Dieva taisnīgums, Dieva taisnums un pārējās. Tātad aplūkosim 4 īpašības, jo es gribu, lai jūs ieraugāt, kāds ir Dievs. Viņa raksturs un spējas, tad jums nebūs iemesla šaubīties par Dieva vārdu.
Kad Pāvils teica, mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu, šis apsolījums ir pieejams caur manām attiecībām ar viņu. Viņš pildīs to, ko ir solījis. Pirmā īpašība ir ļoti vienkārša patiesība. Dievs ir patiess. Viņš visu laiku ir patiess. Viņš zina patiesību par pilnīgi visu šajā dzīvē. Lasām tādus pantus kā Titam 1:2, kur teikts, Dievs nemelo. Vai atcerēsimies brīnišķīgo rakstu vietu no 4. Mūzes grāmatas 23:19. Dievs nav cilvēks, kas melotu, ne cilvēka bērns, ka viņam kaut kas būtu jānožēlo. Vai viņš ko teiktu un nedarītu, vai viņš ko sacītu un tas nekļūtu īstenība? Un atbilde, protams, ir nē. Dievs nesaka neko tādu, ko viņš neīsteno. Viņš nevar melot, viņš ir patiesība. Jēzus teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva kā vien caur mani. Visa patiesība ir atrodama viņā. Viens no iemesliem, kāpēc var uzticēties viņa apsolījumiem, ir tas, ka viņš vienmēr saka patiesību. Otrā īpašība. Par to var pateikt daudzas lietas. Dievs ir uzticīgs. Korintiešiem 1:9 Pāvils saka, Dievs ir uzticīgs, kas jūs aicinājis sava dēla Jēzus Kristus mūsu kunga sadraudzībā. Viņš ir uzticīgs Dievs, un tas atkal nozīmē to, ka uz viņu var paļauties. Viņš izdarīs, ko ir solījis. Nevienā mūsu dzīves situācijā Dievs nav bijis neuzticīgs. Tā ir viņa īpašība. Rakstos mēs to varam redzēt ļoti daudzas reizes. 1. Korintiešiem 10. nodaļa. Šajā raksta vietā, kuru daudzi no mums ir lasījuši neskaitāmas reizes un par to pateikušies Dievam, ir teikts, jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Ik viens no mums ir kārdināts un pārbaudīts dažādos veidos, tāpat kā visi cilvēki. Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs. Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest. Tas nozīmē, ka ik viens pārbaudījums, kārdinājums vai grūtības, kurām ejat cauri, liek mums atcerēties šo brīnišķīgo Dieva apsolījumu. Dievs ir apsolījis, ka mums neļaus būt pārbaudītiem vai kārdinātiem vairāk, nekā mēs spējam ar viņa palīdzību, vadību un spēku panest. Viņš to nepieļaus. Viņš ir Dievs, patiesības Dievs, un viņš ir uzticības Dievs. Bet ir vēl trešā īpašība. Viņš ir nemainīgs Dievs. Viņš nevar mainīties. Malahijas grāmatā 3:6 viņš saka, ka Dievs nemainās. Dievs nepārdomā. Tātad mūsu dzīvē notiek dažādas lietas, kas balstās nosacījuma un beznosacījuma apsolījumos. Dievs saka, es darīšu šādi, ja tu rīkosies tā vai šā. Jūs pārkāpjat Dievu gribu kādā jomā, tāpēc viņš nepilda savu solījumu. Un jūs sakāt, redzi, Dievs neturēja savu solījumu, bet viņš turēja, jo tas bija apsolījums ar nosacījumu. Tas bija saistīts, ko mēs darīsim vai nedarīsim. Jūs varat teikt, Dievs, tu teici, bet tu to neizdarīja. Dievs šos apsolījumus izsaka nosacījumos, lai tie kalpotu mūsu labumam. Viņš ir patiesības Dievs. Viņš ir uzticīgs pats sev un visiem mums. Viņš ir nemainīgs. Viņš nevar mainīties. Bet viņš ir arī mīlestības Dievs. 1. Jāņa vēstulē 4. nodaļā Jānis runā par to,
ka Dievs ir mīlestība. Jūs teiksiet, kā lai es zinu, ka Dievs man mīl? Ja kāds man to jautā, es atbildu šādi. Krusts ir pierādījums tam, ka viņš mani mīl. Ja viņš bija gatavs par mani mirt, tad man nav nekāda iemesla apšaubīt, ka viņš man nedāvās arī visas pārējās lietas. Krusts ir galējā mīlestības izpausme. Viņš teica, es miršu pie krusta un uzņemšos uz sevi tavus grēkus. Un manas krusta nāves dēļ tavu grēku būs piedoti. Vai viņš izdarīja to, ko bija apsolījis? Jā. Vai mums ir iemesls par viņu šaubīties? Nē, man nav. Viņš ir Dievs, kas ir absolūti patiess, uzticams, nekad nemainās, un viņš ir pilnīgs mīlestības Dievs. Es viņam varu uzticēties viņa rakstura dēļ. Jūs teiksiet, bet vai viņš var izdarīt to, ko ir solījis? Tad nu es gribu parunāt par vēl 3 Dieva rakstura īpašībām. Pirmkārt, viņš ir Dievs, kurš visu zina. Viņš zina pilnīgi visas lietas. Ebrejiem 4, 12, 13 ir teikts. Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesneses, un nav radījuma, kas viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsekts un atklāts viņa acīm. Viņam mēs dosim norēķinu. Es varu viņam uzticēties, jo es zinu, ka viņš to spēj izdarīt. Viņš zina ikvienu lietu, viņš zina ikvienu jūs pieņemto lēmumu, viņš zina to, kas notika, kas šobrīd notiek, kas notiks vēlāk. Tāpēc, kad mēs nākam pie viņa un viņš dod apsolījumu, mums ir jāatceras viena lieta, viņš nedod solījumu, metot gaisā monētu. Kad Dievs dod solījumu, tas balstās viņa pilnīgajās un absolūtajās zināšanās par visu. Viņš nevar izdarīt nevienu kļūdu. Mēs pieļaujam kļūdas. Mēs dodam solījumus balstoties nepilnīgās vai maldīgās zināšanās tajā, ko esam dzirdējuši vai šķita mums patiesi. Dievs savus lēmumus pieņem balstoties absolūtā patiesībā. Nākamais punkts. Viņš ir visur esošs. Kas ir visur esamība? Mēs varam pieminēt 139. psalmu, kurā tiek runāts par to, kur Dievs atrodas, ko viņš zina. Klausieties, kas ir teikts šajā psalmā. Kungs, tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Tu zini, vai es sēdu vai ceļos, tev ir skaidrs manas domas jau no tālienes. Vai es eju, vai es guļu, tu esi ap mani un tev ir zināmi visi mani ceļi. Jo nav vārda uz manas mēles, kas tev, kungs, nebūtu zināms. Viņš zina visu. Tas, ka Dievs ir visur klātesošs, viņš vienmēr ir kopā ar mums. Viņš ir līdzās, lai piepildītu ikvienu apsolījumu, ko ir devis. Viņš apsola, es jūs nekad nepametīšu un nekad neatstāšu. Es būšu kopā ar jums līdz laiku beigām. Prom no miesas, bet kopā ar kungu. Jēzus vienmēr ir tuvu. Klāt. Visbeidzot, ir vēl viens brīnišķīgs iemesls, kādēļ es viņam varu uzticēties. Viņš ir visspēcīgs. Viņam pieder visa vara. Nepietiek ar to vien, ka viņš ir viszinošs. Viņam ir arī spēks izdarīt visas lietas. 103. psalmā 19. pantā teikts, un es šo pantu citēju gandrīz katru svētdienu. Tas kungs ir debesīs uzcēlis savu namu, un viņa ķēniņa valstība valda pār visu. Kad runājam par Dieva apsolījumiem, mēs varam būt pilnīgi droši un pārliecināti par ikvienu solījumu, ko Dievs mums ir devis. Nav nekādu šaubu, ka viņš savus solījumus var piepildīt, tāpēc, ka viņš vienmēr saka patiesību. Viņš ir uzticams Dievs, uz viņu noteikti var paļauties.
Dievs nekad nemainās un nepārdomā. Viņš ir Dievs, kurš mums ir parādījis bezgalīgu mīlestību. Viņš zina visu. Viņš par mums zina pilnīgi visu. Un viņam ir spēks piepildīt visu, ko ir teicis, neskatoties uz situācijām vai apstākļiem, jo nekas nevar ierobežot visvarenā Dieva vareno spēku. Vai jūs aptverat to, cik mēs esam svētīti? Tāds ir mūsu Dievs. Man nāk prātā visas pārējās pasaules reliģijas. Kādu drošību tās spēj sniegt? Kāda cerība tajās ir rodama? Mūsu Dievs ir ne tikai pilnīgi spējīgs un uzticams, bet arī vienmēr gatavs mums palīdzēt iziet cauri dažādām dzīves situācijām. Tāds ir mūsu Dievs. Ir vēl viena lieta, kuru vēlos piebilst. Man un arī jums ir kāds pienākums. No mums tiek prasītas 3 lietas. Pirmkārt, man ir jābūt gatavam viņam paklausīt. Lai ko viņš no manis prasītu, man viņam jāpaklausa. Jūs Dievam esat kaut ko lūguši, bet Dievs to jums vēl nav devis. Taču jūs ticat, ka Dieva vārdā ir teikts, ka viņš apmierinās ikvienu jūsu vajadzību. Uzdodiet sev jautājumu, vai vaina ir meklējuma Dievā, vai viņa raksturs ir tāds, ka viņš nevienmēr saka patiesību nē, vai problēma ir tāda, ka viņš nespēja kaut ko izdarīt? Nē, tas nozīmē, ka ir kaut kas tāds, kas atrodas tevī pašā. Viena lieta ir paklausība, bet otra ir ticība. Vai jūs patiesi un no sirds viņam ticat? Trešā lieta, kas jums ir jādara? Satvert. Ja es kādā jautājumā griežos pie Dieva, bet man par to ir šaubas, tad es to nesaņemšu. Jo es Dievam esmu izteicis noteikti lūkšanu, es traucos pa lielu ceļu un visu laiku par to uztraucos. Es aizbraucu mājās, un man par to jāuztrauc. Es par to visu laiku domāju un saku, Dievs, tu esi apsolījis. Ja jūs satverat Dieva apsolījumu, jūs par to vairs neuztrauksieties un neraizēsieties. Jūs zināt, ka viņš jums stāsta patiesību, viņš nemainīsies, viņš ir brīnišķīgs mīlestības Dievs, viņš ir uzticams Dievs, viņš vienmēr ir klāt esošais Dievs. Kāpēc man par to uztraukties? Jautājums ir, vai es tam ticu? Vai es ticu, ka Bībeles Dievs ir tāds, kādu viņš sevi mums atklāja? Ja tā ir, tad tas nozīmē, ka viņš piepilda ikvienu savu solījumu. Viņš nekad neko neaizmirst un visu piepilda. Āmen. Iespējams, jūs skatāties vai klausāties, bet neesat kristietis. Jūs sakāt, kā gan tas attiecas uz mani? Bībelē ir teikts, ka ar muti apliecinot Jēzu Kristu par kungu un savā sirdī ticot, ka viņš Jēzu augšām cēla no mirušajiem, jūs tiekat izglābti. Ja jūs ar savu muti apliecināt, ka Jēzus ir kungs, tas nozīmē, ka jūs verbāli atzīstat, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls un viņš ir jūsu dzīves kungs. To darot, jūs savu dzīvi ieliekat viņa rokās, jo viņš nomirdams pie krusta ir sarūpējis grēku piedošanu. Jūs viņam lūdzat piedot jūsu grēkus, dot jums mūžīgās dzīvības dāvanu un veikt jūsos svētā gara darbu. Lai jums būtu spēks dzīvot dievbijīgi visas sava mūža dienas. Ja jūs viņam to lūdzat, jums ir dots Dieva vārda apsolījums 66 Bībeles grāmatās. Jums ir dots apsolījums, ka viņš darīs visu, ko ir teicis. Viņš jums piedos, jūs nomazgās, viņš jums dos mūžīgās dzīvības dāvanu, viņš jūs uz visiem laikiem izglābs, viņš jums dos vietu debes mājās. Viņš būs kopā ar jums visas jūsu mūžu dienas. Tas ir atkarīgs no tā, vai jūs atdosiet savu dzīvi Kristum, skatoties uz krustu, kas samaksāja par visiem jūsu grēkiem. Varbūt jūs ejat cauri ļoti sarežģītam laikam un jūs gribat jautāt, kur ir Dievs? Jūs neesat ticīgs, jūs nekad neesat uzticējušies Jēzum kā glābējam. Ļaujiet man jums pateikt, kur viņš ir. Viņš ir tur, kur viņš vienmēr ir bijis, pie jūsu sirds durvīm, un viņš mēģina ienākt iekšā. Viņš vēlas.
lai jūs atvērtu savas sirds durvis un ielaistu viņu iekšā. Tajā brīdī, kad jūs to izdarāt, jūsu dzīvē pilnīgi viss izmainās. Tēvs, mēs pateicamies Tev par to, ka Tu esi nevainojams, un Tavam raksturam nav nekādu trūkumu. Tavā spēkā nav nekādu nepilnību, bet tikai un vienīgi pilnība, svētums, taisnums un taisnīgums. Es lūdzu, lai Dievs svētais gars runā uz ikvienu, kurš klausās šo vēsti, lai ik viens atzīst, ka vienīgais ceļš uz dzīvību ir caur Kristu kalpojot Tev, Tēvs, brīnišķīgajam Dievam. Un es lūdzu, lai ik viens cilvēks, kurš dzird šo vēsti, pārstātu savu cīņu pret Tevi un atzītu, ka Tu esi vienīgais patiesais Dievs. Tā Tevi raksturo Jēzus, kad viņš Tevi lūdza Jāņa evaņģēlija 17. nodaļā. Mēs zinām, ka Tu esi. Tēvs, es lūdzu par cilvēkiem, kuri iznieko savu dzīvi, cenšoties noskaidrot, kas viņiem jādara. Palīdz viņiem saprast, ka Tu esi atbilde. Tu vienmēr esi bijis vienīgā atbilde. Tu joprojām klauvē un Tu joprojām gaidi. Viņi šo jautājumu var atrisināt. Mēs Tev pateicamies par apsolījumu mūs glābt. Tu to turi kopš brīža, kad to devi. Tu mums esi devis apsolījumu mūs vadīt. Tu turi šo apsolījumu kopš brīža, kad to izteici. Tieši tāpat Tu dari ar visiem pārējiem apsolījumiem. Mēs gribam Tev teikt, ka Tev mīlam Jēzus vārdā. Āmen. Ja caur šodienas programmu tiks svētīts, ienāc mūsu mājaslapā intouch.org. InTouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch ministrija un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlstībai un jūsu uzticīgajām lūgšanām un dāvanām.